Mūsu ģimene ir pacēlusi savu galda spēļu entuziastu līmeni. Un šajā rudenī mēs esam izvēlējušies spēlēt STEM spēles – STEM Up un Exoplanet Escape Colony Blueprint. Turklāt esam aizrāvuši arī visu ģimeni, un pat mazie brāļi mēģina spēlēt un atminēt pareizās atbildes. Ieva, labāk pastāsti, kā tev šodien veicās? Jūs jau zināt, ka šī nav vienkārši parasta erudīcijas spēle, bet šī gan ir spēle ar stāstu, jo tu dodies kosmosa misijā uz eksoplanētu. Un šodien man ļoti labi veicās ar tieši matemātikas un fizikas jautājumiem, un tas tā ir neparasti priekš manis. Bet es dabūju Space Habitat, jeb kosmosa apmetņu arhitekta 3. līmeņa darba līgumu. Un tas nozīmē, ka es varu ieviest savus dizaina standartus visā kolonijā. Un ja skolā fizika likās diezgan sarežģīta, tad tā iegūst pilnībā citu jēgu. Jo jautājums, kuriem es atbildu te, ir realistiski, nevis abstrakti. Kas izraisa Eifelja torņa augstuma izmaiņas pa 15 centimetriem? Vai kāds matemātiskais vienādojums palīdz radīt vizuāli patīkams dizainus? Emīl, tu mani dzirdi? Piedod, es nedzirdēju. Ko teici? Es nebrīnos. Es redzu, ka tu esi riktīgi aizrāvies ar savu profesiju, virusologu. Kas, lai zinu, varbūt kādreiz arī tu būsi ārsts. Paklausies jau, kas man kā kosmosa ārstam ir jāzina. Kurš ir lielākais orgāns cilvēka ķermenī? Labi, doktorī, turpini mācīties savus jautājumus. Varbūt tev kosmosā būs jāārstē ne tikai cilvēki, bet arī citplanētieši. Un es tikmēr sakārtošu to spēli, lai brīvdienās mēs atkal ar ģimeni varam kopā spēlēt. Jo tev vēl ir daudz jaunas neapgūtas profesijas, kuras izmēģināt.